Mēs atrodamies Ženēvā, mēs atrodamies CERNā. Un šodien es domāju, ka ir ļoti liela diena ne tikai Rīgas Tehniskajai universitātei, bet Latvijas zinātnē kopumā. Šodien ir uzsācies jaunais projekts, ko organizē šī organizācija, ko sauc par CERN, proti organizācija, kas pēta pamat likumus, no kā ir radusies pasaule. Šī projekta ietvaros, ko mēs saucam par ARIES, mūsu zinātnieki ir iesaistījušies tiešām pasaules mēroga pētījumā, un mēs ceram, ka tas ir pirmais solis. Mēs ceram, ka šis projekts arī, protams, ne ar to nebeigsies. Jā, būs jauni projekti, un mēs redzam, ka tieši inženieri iesaiste, tieši inženieru kompetences iesaiste ir absolūti nepieciešama šeit. Mēs organizējam maija beigās CERN nedēļu Rīgā. Tas viss notiks Ķīpselā, un šeit būs iespēja paskatīties, kā tad šīs te eksperiments patiesībā tiek veikts CERNā, izmantojot ļoti interesantu video tādu projekciju, kas tiks uzstādīta Ķīpselā vienā no mūsu ēkām. Un, protams, mēs jau ceram, ka arī tās lekcijas, kuras tiks lasītas šīs nedēļas laikā, ļoti izcili zinātnieki ieradīsies Rīgā, viņas tiks labi apmeklētas, jo tur tiešām tiks stāstīts ne tikai par šo projektu, bet par šīs augstas enerģijas fizikas pamatiem kā tādiem. Un es ceru, ka tas būs interesanti ne tikai zinātniekiem, bet arī skolēniem, studentiem. Tā kā es domāju, šī nedēļa, tātad maija pēdējā nedēļa, būs arī zinātnes nedēļa Latvijā. Inženieru zinātnes un eksaktās zinātnes ir ļoti interesants. Skolēni, studenti, izmantojot šo brīnišķīgo iespēju iepazīties ar CERN, iepazīties ar to, ko dara pasaules zinātnieki, un stājieties Rīgas Tehniskajai universitātei, mācieties eksakto zinātni, matemātika, fizika, ķīmija. Tas jūsu dzīvē būs ļoti noderīgi.